Sveicināti, skatītāji! Šī gada pirmajā tikšanās reizē dosimies nelielā ekskursijā pa Valmieru, lai skatītu, kas jauns top pilsētā. Tiksimies ar horeogrāfi un kustību konsultantu Lindu Mīļo. Valmieras novada skolēniem labi panākumi stāstnieku konkursā. Valmierieši un pilsētas viesi gan jau būs manījuši, ka Valmierā daudz viet norisinās būvniecības darbi, kas tika jau iesākti pagājušajā gadā. Tāpat tie tiks turpināti šogad. Un kas te to pilsētā, to dosimies skaidrot jau nākamajā sižetā. Mēs atrodamies Matīšu šosejā 18, un šeit top maiznīcas Liepkalni maizes cepto jaunā. Ja? Un pašlaik mēs esam redzēt, jau ir vainags augšā, tātad ir spāru svētki, un soli pa solim ejam uz priekšu. Jaunās maizes ceptuves būvniecību Liepkalnu uzsākuši ne tikai tādēļ, lai paplašinātu savu darbību, bet arī, lai modernizētu, kam līdzinājās telpas Murmuļas ielā vairs īsti nebija piemērots un arī bija kļuvušas par mazu. Pamatā ražotne, tad maizes ceptuve, kur mēs ražosim maizes un konditorijas izstrādājumus. Tad viss klāstu maizes, gan rudzu maizi, gan kviešu maizi, pēc latviskām tradīcijām ceptu. Un arī tad būs veikaliņš. Un tad tālāk mēs visu saražoto sagatavosim nosūtīšanai arī citiem patērētiem citās pilsētās Latvijā un Igaunijā un cerams arī tālāk aiz Latvijas robežā. Pamat iebraukšana viss būs no tās puses, ja tātad teiksim. Tur brauks iekšā, tur būs stāvlaukums un šitien būs stāvlaukums. Tā veikala ieeja tur, tegu tā piebūvīta. Vieta Matīšu šosejas malā nav izraudzīta nejauši, jo reizē ar jaunajiem īrsnamiem šis pilsētas rajons strauji attīstās. Šo vietiņu arī mēs meklējām, mēs skatījāmies tādu, lai mēs būtu tuvāk cilvēkam, lai klientiem būtu vieglāk pie mums nokļūt, un mēs varētu jau viņiem piedāvāt svaigi ražot to tieši siltu maizīti un siltus pīrādziņus un silts kūciņas. Ja? Mēs skatījāmies šo vietu, un šī vieta atbilda mūsu vēlmē vai mūsu tādam redzējumam, un arī detālu plānojums šeit atļauj šādu ēku būvēt, un tad mēs arī šeit, kā saka, piebāzējāmies. Ja? Valmierā jūt to spēku, ja, teiksim, tā Latvijas valsts mērogā mēs skatāmies. Un Valmiera attīstās tieši tā. Tāpēc mēs arī redzējām to vietu tieši šeit. Reizē te ir tuvu arī Valmieras apvedceļš, kas dos iespēju te piestāt arī garām braucējiem, un padomāts ir arī par steidzīgajiem. Šitien būs lodziņš, ja? Te būs lodziņš, un tad aiziet pa to pusi ārā. Būs iespēja pīrādziņus nopirkt, neizkāpot no mašīnas, teiksim, piebraukt pie lodziņa un palūgt, lai jums attiecīgi vairumu pēc jūsu vēlmēm ieliek teiksim, iepako un pasniedz jums ar lodziņu. Ja? Paralēli Liepkalnu turpinās strādāt arī Pērnavas ražotnē un saglabāsies arī mazais pircēja iecienītais veikaliņš pie autostas. Mazais tornītis mums ir ļoti mīļš un ļoti īpašs. Un tur ir savu aura, savu specifiku un savu cilvēku tādu sajūtas. Un tas noteikti turpinās strādāt vēl ilgi un ilgi. Ja? Jaunā ceptuve, ja viss izdosies kā iecerēts, durvis pircējiem varētu vērt šī gada nogalē. Bet tepat netālu rit arī jauno īrsnamu būvniecību, kuru nodošana eksploatācijā arī paredzēta šī gada nogalē. Būs jauni klāt pienākuši 120 dzīvokļi, kas Valmierai kopumā ir ļoti, ļoti nozīmīgi un svarīgi, jo redzot, cik strauji attīstās industrializācija un ražošana un darba vietas, līdz ar to ir dzīvojamais fonds vēl joprojām ir ļoti aktuāla tēma un jautājums. Un tas ir tas, ko pašvaldība var darīt no savas puses, un tādā veidā arī iekustina un liek domāt arī privātajā sektorā attīstītājus, kad Valmiera ir strateģiski izdevīga vieta, kur tiešām arī cilvēki vēlas gan strādāt, dzīvot un arī atpūsties. Šī ir viena no pavisam nesen arī pabeigtām ēkām, daudzdzīvokļu māja, kurā iepriekš diezgan ilgu laiku stāvēja tukša un bez saprotama attīstības plāna, bet jā, privāts uzņēmējs izdomāja attīstīt un izveidot jaunus dzīvokļus, un kā šobrīd redzam, arī tie jau visi ir atraduši savus jaunos saimniekus un arī pierāda to, ka šī nepieciešamība pēc jaunām dzīvesvietām ir. Papildus arī varu painformēt, ka blakus arī viņi turpina attīstīties un arī plāno vēl vienu māju līdzīgu būvēt, tā kā dzīvoklīši tuvā nākotnē, cerams, būs vairāk pieejami. Tepat netālu pāri Matīšu šosejai ceļas vēl kāda jauna būve. Šeit fonā mums top
3 senioru mājas, ko attīsta privātais uzņēmējs. Tas, manuprāt, ir arī ļoti nepieciešama funkcija, jo tāds pieprasījums pēc senioru mājām un tādā ģimeniskā izpildījumā, kur principā visa ēka ir izveidota tā kā principā privātmājas princips, kurā satiekas vairāki šie seniori, un viņiem ir principā tāds ļoti mājīga atmosfēra veidota kopā ar pavadošu personālu. Ēkas atrodas šeit Beātas ielas tuvumā, kas, manuprāt, ir ļoti strateģiski labi izvēlētas, jo viņas nodrošina gan šo ērtu piekļuvi, gan nepieciešamākajiem pakalpojumiem, ērtu infrastruktūru attiecībā arī uz sabiedrisko transportu un nav arī pārāk tālu no slimnīcas. Līdz ar to, manuprāt, šim te pakalpojumam vajadzētu darboties ļoti, ļoti labi. Tālāk dodamies uz bijušā Valmieras gaļas kombināta teritoriju, jeb rūpniecības un eksporta parku, kur, domājot par uzņēmējdarbības attīstību, ir nojauktas vecās būvs, izveidotas jaunas ielas, sakārtotas inženierkomunikācijas. Ilgi domājam, ko darīt ar šīm ēkām, kas ir ļoti lielas platībā, sarežģītas pēc plānojuma, un, protams, saprotam, ka arī uzņēmējiem ir bieži šis izsvēršanas jautājums, vai ir vieglāk ieiet esošā apjomā, kurā ir tāpatās ļoti daudz jāinvestē, vai tomēr ir vieglāk būvēt no jauna. Bet par cik šis parks piedāvā dažādas iespējas, gan iznomāt zemes vienību, gan arī piedāvā jau esošas telpas, tad uzņēmēji tiešām šo diezgan kritiski izanalizē un arī izvēlas sev par labāko, pieejamāko. Un šī attīstība notiek, un soli pa solim mēs tiešām redzam, kā bijušais gaļas kombināts uzplauks no jauna. Te jau strādā arī pirmie nomnieki. Viens no tiem uzņēmums Aimas te izveidojis savu metāla apstrādes cehu. Valmierā, ja vairāk skatāmies tieši tā, iet kopsolī ar tādām izglītības programmām, kas ir tehnikumā un Vidzemes augstskolā. Protams, tā ir metāla apstrāde, kokapstrāde. Neizslēdzam, protams, arī rēdināšana, bet šīs ir vairāk tās dominējošās lietas. Jā, nedrīkstam noliegt, arī mums stikla šķiedra ir, kas ir svarīgs, šīs ir tās dominējošās, jo pie stikla šķiedras jau veidojās tāds klāsters, kas attīsta šīs lietas. Tāpat tās pie metāla apstrādes veidojas kāds klāsters, kas attīsta. Un arī tas pats, kas uzņēmums, kas man aiz muguras atrodas, arī tas vairāk ir ar metāla apstrādi. Kopumā Valmierā būvniecības procesā ir 5 jaunas rūpnīcas, kurā katrā būs vairāki 10 jaunu darba vietu. Tad šobrīd aiz muguras ir viena no rūpnīcām, kur patiesībā jau esošs uzņēmējs ir paplašinājis savu darbību, Kulimet Baltics. Šī ir patiesībā, ņemot vērā to, kad Kulimet Baltics ir pietiekami cieša sadarbība arī ar Valmieras stikla šķiedru. Viņi izmanto stikla šķiedras produkciju un tālāk attīst šos produktus. Lielākoties viņiem ir, ne lielākoties, bet dziļākajā būtībā 100% viņi strādā uz eksportu. Tad vēl viena rūpnīca, kas top Valmierā, tā ne Valmieras novadā top, tā ir Klāsman Dēlman. Zilā kalnā rūpnīcu šobrīd arī projektē un plāno arī būvēt. Tad ir Bitus Latvija, kurš ir iemūrējis kapsulu un arī ir uzsācis savu rūpnīcu būvniecību. Tāpat tās ir par Liepkalniem. Un arī ir Aimasa šobrīd, kas arī jau ir noslēguma fāzē, to, lai varētu palaist arī savu metāla apstrādes tādu iekšējo rūpnīcu. Labā lieta ir tā, ka arī Patrija, kura patiesībā šobrīd jau veiksmīgi darbojās, ir nodevusi savu otru ražošanas korpusu un turpinās šī paša viņa arī attīstība. Valmierā šogad turpināsies arī daudz citu projektu, arī saistībā ar labiekārtošanu. Tā tie valmierieši, kur dodas uz pilsētas tirgu, jau būs ievērojuši, ka arī te norit būvdarbi, Strauta ielas rekonstrukcija. Rezultātā būs skaista, ainaviska un arī sakārtota vide, kurā respektēts ir gan gājējs, gan velosipēdists, gan arī auto transporta lietotājs. Kā arī būs paredzētas pat vietas autobusam piebraukt, izlaist un saņemt pasažierus. Tā kā mēģinam veidot šo teritoriju par tādu mūsdienai atbilstošu kvalitatīvu vidi. Protams, visas ieceres un projekts jau nav uzskaitīti, bet viens gan būtu pieminams, kas tuvākajā nākotnē sola izveidot Gaujas krasta promenādi. Šobrīd esam jau tik tālu, kad meklējam finansējumu un gribas domāt, ka jau nākamā gada laikā mēs tiksim uzsākt
promenādi uzlabot. Viss projekts ir 2 kilometru garš, viņš sastāv no vairākām kārtām, sākas pie mūzikas skolas un noslēdzas līdz ar dzelzceļa tiltu. Bet šī par cik ir gan apjomīgs projekts, tad primāri domājam par celiņa tīkla izveidošanu, un tad attiecīgi tas būs tāds pa posmam, un tā kārta, ko mēs sāksim, tas būs netālu no Gaujas krasta vidusskolas uz leju, uz Gaujas pusi tajā posmā. Un tuvākajā nākotnē iecerēts rast arī jaunu mājvietu Valmieras dzīvnieku patversmei. Tagad dosimies reklāmas pauzē, palieciet ar mums un stāstīsim Valmieras novada skolēniem labi panākumu stāstnieku konkursā un tiksimies ar horeogrāfu un kustību konsultanti Lindu Mīļo. Tagad dosimies iepazīt horeogrāfu, kustību konsultanti un pedagoģi Lindu Mīļo. Viņas ieguldījumu Valmieras kultūras dzīvē, darbu teātrī un skolēnu izglītošanā. Kā arī uzzināsim, ar kādām sajūtām viņa ir saņēmusi Spēlmaņu nakts apbalvojumu kā gada kustību mākslinieks. Valmieriete Linda Mīļā ir horeogrāfi, kustību konsultanti un pedagoģi. Ikdienā viņa aktīvi strādā ar jauniešiem dažādās pilsētas vietās – Valmieras Viesturu vidusskolā, Valmieras Pārgaujas valsts ģimnāzijā un Valmieras kultūras centrā, bet neredz sastopam arī teātrī. Jau aizvadītajā gadā viņa tika godināta Spēlmaņu nakts balvu pasniegšanas ceremonijā, saņemot apbalvojumu kā gada kustību māksliniece. Par darbu izrādēja Jāzeps un viņa brāļi. Sajūtas ir ļoti labas. Ļoti savādāk, man liekas, nevar būt tam dēļ, ka kad mēs taisījām izrādi, un tā kā izrāde iznāca, jau bija tāda labā sajūta, ka kaut kas kopā, kaut kas ir uzbūvēts un kaut kas ir noticis, notikums ir noticis. Protams, gandrīz jau gads bija pagājis, kad es saņēmu balvu, bet tā labā sajūta bija kaut kur noglabājusies iekšā. Un, protams, vienmēr ir patīkami, tā ir motivācija, ka mēs esam uz pareizā ceļa, es esmu uz pareizā ceļa. Tā ir vairāk tāda iespēja turpināt un tāds, kā saka, papildus C vitamīns, lai darbotos priekšu. Teātrī Linda darbojas kā kustību konsultanti vairākām izrādēm, un daudziem var rasties jautājums, kā šis amats atšķirs no horeogrāfa darba. Manā uztverē teātrī dēļ noteikti nav priekšplānā. Es vairāk to saredzu kā atbalstu režisoram, vēl vienu acu pāri, kaut kādu domu ideju apmaiņu, ar ko mēs varam ar radošo komandu apmainīties. To es saredzu teātra vidē, un attiecīgi pedagoģija jau pilnīgi cits. Tās ir tavas horeogrāfijas, tavi veidotie, priekšnesumi, numuri, idejas, uzvedumi, vienalga kādā garumā, un tas ir pilnīgi mans. Teātrī tas noteikti ir kopdarbs. Jau sākumā uzzinājām, ka Lindas Mīļās darbība neaprobežojas tikai ar teātra dzīvi. Šobrīd viņa ar saviem jaunākajiem audzēkņiem cītīgi gatavojas nozīmīgam notikumam – skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Gatavošanās praktiski atlases skats jau ir notikušas. Mēs bijām viena no pirmajiem visā svētku kustībā un arī uzņēmām lielu skaitu Valmierā. Visas Vidzemes dejotājs ap 1000 bija atbraukuši, lai cīnītos mūsdienu dejā par tikšanu uz deju svētkiem. Tā kā rezultāti jau ir zināmi un ir skaidrs, ko un kā. Un tagad pats interesantākais droši vien mums ir tuvāko mēnešu gaitā priekšā. Lai gan horeogrāfija iedvesmo daudzus jauniešus ar savu piemēru, viņai būtiski jaunajos talantos nostiprināt izpratni un apziņu, ka panākumi un sasniegumi nāk ar neatlaidīgu darbu un pūlēm. Šī ir tāda nozare un tāda māksla, bet kā jau vispār, jebkur, tu nevari vienkārši atnākt un mēnešu laikā sasniegt kaut kādus rezultātus, ja tas nav kaut kāds ekstrēmi izņēmuma gadījums, bet sistemātisks darbs, tā disciplīna, es domāju, un tā gadu gaitā, kārtībā, noteiktā sistēmā, kā viss tiek veidots, un tad arī tā mīlestība rodās. Bet vienmēr apakšā ir darbs un tāda
atbildības sajūta. Daudz no mums ir ieraudzījuši līnijas dejotājus dažādos Valmieras novada pasākumos, piemēram, Valmieras novada goda pilsoņu un gada cilvēku apbalvošanas ceremonijā, pašdarbnieku svētkos un daudzos citos kultūras un sabiedriskajos pasākumos. Tas, protams, ir tas ļoti daudz gadu darbs. Es jau tiešām kaut kādus gadus jau 11 strādāju, un tas ir tikai arī kaut kā likumsakarīgi, ka gadu laikā tas ir izveidojies, ka mūs ir iespēja aicināt, mēs esam šeit pat, mēs esam pietiekami interesanti, acīm redzot, ja mūs aicina. Un tas ir svarīgi, protams, kad savā vidē savi tuvākie, kas ir tepat mums riņķī, ka pamana, nevienmēr tikai skatās kaut kur tālāk no kādām citām pilsētām, kā un ko, bet jā, tepat daudz kas notiek, tad tiešām notiek daudz, un bieži ir tā, ka mums vienkārši palūdz konkrēti kaut ko uztaisīt, un mēs labprāt arī izpildam šīs vēlmes. Linda Mīļā savu dejas ceļu uzsāk jau bērnībā. Beidzot skolu, viņa izvēlējās turpināt dejot un paveicās, ka tajā gadā augstskolā uzņēma horeogrāfus. Linda studē Latvijas Kultūras akadēmijā, kur veiksmīgi absolvējis mūsdienu dejas horeogrāfijas programmu. Šo gadu laikā viņa ir nesusi ieguldījumu gan teātrī, gan kultūras dzīvē, radot un īstenojot vairākas savas horeogrāfijas un iedvesmojot jauniešus. Rūdis Vanters ir Kocēnu pamatskolas audzēknis, kurš stāstnieku konkursā saņēma stāstnieku ķēniņa titulu. Turpmākajā sižetā jaunietis dalīsies ar savu pieredzi, stāstot par to, kāds darbs ir jāiegūda, lai pie šāda titula nonāktu, un cik nozīmīgs tas viņam ir. Kocēnu pamatskolas 9. klases skolnieks Rūdis Vanters, stāstnieku ķēniņš. Kocēnu pamatskolas audzēknis Rūdis Vanters, kurš tika atzīts par stāstnieku ķēniņu, šādos konkursos piedalās jau vairākus gadus. Viņš pats stāsta, ka gatavoties konkursam palīdz skolotāji, gan arī ģimenes locekļi. Pati galvenā gatavošanās tieši šim konkursam ir tāda, ka mēs ar mammu sameklējam tās latviešu tautas pasakas, anekdotes, tos stāstus no dzīves, tos iegūstu gan ko man mamma citreiz izstāsta, gan arī man teicis ļoti bieži stāsta atgadījums no dzīves, un aizbraucot pie mani krustāvu, kas teitam ir brālēns, viņi tur stāsts, ka pietiek visam vakaram. Un tad šos stāstus, pasakas un anekdotes es tālāk aiznesu pie savas skolotājas, ka tad viņi pasaka, varbūt, kurš ir no visiem tāds labākais, un tad es viņus mācos. Kāds 2 vakarus pamācos, un tad es jau eju atkal apakaļ pie skolotājas, un viņa jau pieslīpē un pieliek klāt tās intonācijas, kur vajag varbūt pauzītas, un tad jau plus mīnus tas ir tā, kā mēs strādājam, kā es sagatavojos. Tiesa par spīti tam, ka jaunietim jau ir pieredze uzstāties uz skatuves, viņš norāda, ka satraukums šoreiz ir bijis diezgan pamatīgs. Tieši šajā pēdējā reizē man bija vislielākais stress, kāds bija piedzīvojis no visiem šiem gadiem. Es nezinu, kāpēc tas tā bija, jo tā bija lielākā pieredze jau, kas man ir bijusi. Bet nu jā, tā kaut kas, kā kur reiz tas gadās. Visu gadu laikā Rūdim palīdzēja viņa skolotāja Arina Malkurti. Viņa atzīst, ka viņai pašai ir nevotots gandarījums par savu audzēkņu izaugsmi vairāku gadu garumā. Pirmkārt, man ir liels prieks par zēna izaugsmi, jo šīs konkurss tapis virzījās 5 gadu garumā. Skatoties, kā Rūdis ir audzis un attīstījies 5 gadu garumā, tas ir liels prieks un tas ir milzīgs darbs. Un ķēniņa tituls, tas nozīmē viņam noteikti vairāk nekā skolotājiem, bet skolotājiem ir gandarījums par darbu un sadarbību, ka beigās jaunietis ir izaudzis par lielu krietnu cilvēku ar labām runas prasmēm, stāstīšanas prasmēm, un arī kā māk un prot sevi prezentēt auditorijas priekšā. Skolotāji arī ieskicēja, cik daudz darba jāiegūda, lai runas konkursā startētu ar panākumiem. No sākuma bija jāiegūst diženais stāstnieks un titulu, tātad 3 tādi diženas stāstnieku tituli, lai varētu startēt uz ķēniņa stāstnieku titulu. Ja dabū lielo stāstnieku titulu, tad atgriežās atkal nākamajā gadā, atkal turpina startēt, kamēr iegūst 3. diženo stāstnieku titulu, un tikai tad jāvirzās uz priekšu. Protams, mums arī 5 gadu garumā bija veiksmes un neveiksmes, tā teiksim. Mēs esam iegūši
2 diženos stāstniekus un 1 lielo stāstnieku. Tad bija Covid laikā pauze, un tad dabūjām 3. diženo stāstnieku. Tiesa šogad Rūdis pabeidz 9. klasi, un rudenī uzsāks mācības jau citā skolā. Tādēļ skolotājai jāsāk jau laicīgi skolēnu vidū meklēt tādu, kuram būtu vēlme turpināt piedalīties skatuves runas konkursos. Es saprotu, ka man ir jāsāk meklēt kādu nākošo tādu dimantu, kuru pucēt. Grūti saskatīt bērnos to talantu, lai spīd acis, lai ir laba atmiņa, lai ir drosme uzstāties. Pašlaik, es esmu meklējumos, jo saprotu, ka man ir jāturpina un jāmeklē šie dimanti. Ja bērns nevēlās, tu skolotājs tur daudz nevar neko panākt. Tikai kopā ar bērnu, ar viņa gribēšanu, ar viņu degsmi tu vari panākt rezultātus. Tieši tā, jo bērnam ir pašām jāgrib. Pats Rūdis atzīst, ka apetīti rodas ēdot, un arī nākamajos gados labprāt turpināt sevi izaicināt un piedalīties runas konkursos. Raidījuma noslēgumā dažas jaunā gada kultūras aktualitātes. Turpinot tradīciju, jauno gadu iesākt stiprinoties garīgā mūzikā. 11. janvārī 18. Valmieras Svētā Sīmeņa baznīcā ir jauna programma, pie skatītājiem dodas radošā apvienība Laiks tu lūkšana ar koncertu programmu Eņģeļu dziesmas. Koncertu uzvedumā piedalās dziedātāja Aleksandra Špicberga un vīru vokālā grupa, instrumentālisti Miķelis Dobičins un Rihards Plešanovs, čels, taustiņu un elektronika, kā arī zēnu vokālā grupa Puikas. Aicinām jauno gadu sākot stiprināties skaistā mūzikā. No 6. līdz 31. janvārim Valmieras integrētajā bibliotēkā aicinām apmeklēt grāmatu un literatūras izstādi Plakāta māksla Gustavam Klucim 130. Latviešu plakātists, dizainers, glaznotājs Gustavs Klucis ir pasaulē atpazīstamākais un visvairāk pētītais latviešu izcelsmes mākslinieks, viens no pagājušā gadsimta 20. un 30. gadu padomju avangardes spilgtiem pārstāvjiem. Dzimis 1895. gada 4. janvārī Valmieras apriņķa Ķoņu pagasta Induļos. Jau tradicionāli Valmierā jaunu gadu sāksim skanīgi un gaiši. Aicinām starptautisko ziemas mūzikas festivālu ar saknēm zemē un mūziku dvēselē. Tas nemainīgi ir festivāla vadmotīvs, ik gadu to papildinot ar vienojošu tēmu, kas iemirdzas katrā festivāla norisē. Šogad tā ir Zvaigznes ceļš, un festivāls sāksies Zvaigznes dienā. Atklāšanas koncerts norisināsies 6. janvārī 17:30 Valmieras integrētajā bibliotēkā. Programma pieejama Valmieras novada un Valmieras mūzikas skolas tīmekļa vietnēs. Uz tikšanos nākamajā raidījumā!